Sveiciens tiem, kas ieradušies. Vēl mazu mirklīti. Labvakar, Ligita. Es domāju, ilgi arī nekavēsimies. Bija vairāk, kas rakstīja, ka skatīsies ierakstā. Gan jau, ka tie, kas ir gribējuši pieslēgties, tie ir arī pieslēgušies. Ja kāds vēl kavējās, tad nāksies pieķert klāt. Sāksim tie, kas esam. Tā, tad tie, kas ir ieradušies, noteikti, ka ir vēlme uzbūvēt mājaslapu, protams, vai ne? Es iesākšu ar tādiem dažiem faktiem, statistiku. Viens no tiem ir tāds, ka 75 līdz 85% patērētāju vismaz Eiropā pirms viņi izdara kaut kādu pirkumu vai pasūtījumu vai dodās, teiksim, aizpildīt formu vai, teiksim, sazinās ar uzņēmumu, viņi veic izpēti uzņēmuma mājaslapā un pārbauda, vai tas uzņēmums eksistē, vai tur ir kādas atsauksmes, ko viņi piedāvā, un pārbauda šo te mājaslapu. Un ja mājaslapas nav, tad, protams, to nav kur izdarīt. Bet 73% šo te mājaslapu, tā vismaz stāsta statistika, zaudē savus potenciālos klientus pirmajās 3 sekundēs. Apmēram tik ilgu laiku cilvēkam vajag, lai viņš pieņemtu, tad izvērtētu pieņemtu pirmo viedokli un izvērtētu, vai viņam šis, ko viņš ir ieraudzījis, der vai neder. Un ja arī tomēr mēs tiekam pāri šīm 3 sekundēm un cilvēks paliek jūsu mājaslapā, tad šis vēl ir par šīm pašām 3 sekundēm, bet 94% lietotāji pamet mājaslapu, jo viņiem tās mājaslapas dizains šķiet neusticams. Tātad, ja viņi ir tāda šķība greiza nepareiza vai viņi izskatās neprofesionāli, tad lielākā daļa cilvēku to mājaslapu pamet. Ja vien viņi jau iepriekš nezina, ko viņi tur ir gājuši meklēt, ja viņiem iepriekš nav zināms šis te produkta autors vai pakalpojuma sniedzējs. Un savukārt tie, kas nepazūd pēc šīm 3 sekundēm, viņi vidēji jūsu mājaslapā pavada tikai 54 sekundes. Mazākā minūti, izpētot jūsu mājaslapu, un viņiem šajā laikā ir jāpaspēj saprast tavs piedāvājums, ko tu piedāvā, ko tu pārdod, un kādi ir tie viņa iegūmi, ko viņš iegūst no tava produktu vai pakalpojumu. Līdz ar to tavai mājaslapai saglabāt tavu klientu ir diezgan maz laika. Un par šo te webināru, kam tad tas ir domāts, tad es uzrunāju mazo biznesa īpašniekus, kādus freelancerus pašnodarbinātos, kas vēlās uzbūvēt savu mājaslapu, vai kam ir ideja par kaut ko un vajadzīga mājaslapa vai kāda pakalpojuma sniedzēji, kuri lielākoties izvēlas mājaslapu veidot paši, kaut kādu iemeslu dēļ, par ko mēs vēl runāsim. Varbūt padalies komentārā, kas esi tu, kas esi ieradies, vai tev jau ir kaut kāds savs biznesiņš, vai tev ir ideja, vai tev ir kāds pakalpojums, vai tev ir produkti, vai tev jau ir mājaslapa, vai varbūt tev vēl ir tikai vēlme pēc mājaslapas. Padalies komentārā, ar ko man šodien darīšana. Lai mēs mazliet interaktīvāk šo procesu uztaisim. Un kamēr jūs rakstat, es mazliet padzeršu tēju, jo rudens man ir mazliet piekausējis. Guntars mēģina būvēt, jau mēģina kādā konkrētā platformā, ja? Ligita darbojas tīkla mārketingā. Guntars Google sites. Tāds vēl eksistē? Ir Google biznesa profils, bet Google sites, man liekas, kad likvidējās, ne? Varbūt kļūdos.
Vēl ir. Ok. Katrā ziņā ar šiem te Google produktiem, ar to daļu, kura viņiem visu laiku lēkā un mainās, tas nav baigi drošais pasākums. Bet jau bija viens brīdis, kad viņiem bija tāds Google sites, kur tu varēji uzbūvēt savu mājaslapu, un tad viņi vienkārši vienā brīdī viņu aiztaisīja ciet, un tev viss pazuda. Nelija ir uzņēmums, nav mājaslapas. Ok, lieliski. Tad ceram, ka jums šodien iegūsiet kādu noderīgu informāciju, ko likt lietā. Tātad. Māris iepazīst Viks. Ok. Šim slaidam bija jābūt pirms uzdevums jautājumu. Ok. Tātad, ko tu šodien uzzināsi? Uzzinās, kāpēc mājaslapa ir svarīga, kas ir galvenās problēmas, kad tu izvēlies būvēt mājaslapu pats, kas ir biežākās kļūdas būvējot mājaslapu pašam, jo problēmas un kļūdas atšķirās, un kā no šīm kļūdām izvairīties, un kāds tad ir tāds labs mājaslapas izveides process, kurā tu tiec līdz tādam labam rezultātam. Un, ja tu izturēsi līdz beigām, apmēram stundu mums varētu būt šis webinārs, tad galā es atstāšu linku uz Google dokumentu, kur būs soļi, kā tu vari tikt no mājaslapas plāna līdz palaišanai, tāda checkliste uz pāris lapām, un linki noderīgiem resursiem, kur tu vari sameklēt visādus palīgu rīkus, kas var noderēt mājaslapas veidošanā. Tātad, kas es esmu? Kāpēc man klausīties? Es būvēju mājaslapas sev un citiem, veidoju online kursus un mācu arī online kursus veidot citiem. Savu pirmo mājaslapas uzbūvēju 2007. Gadā, kad es biju tādā pašā situācijā, kā iespējams daļa no jums vai visi no jums. Es biju izmācījies par fotogrāfu, un es biju situācijā, kad man vajadzēja mājaslapu savam fotogrāfu biznesam, un man nepietika līdzekļu, lai es palūgtu kādam šo mājaslapu uztaisīt. Līdz ar to man viņu vajadzēja būvēt pašam. Un tanī brīdī, 2007. Gadā, vēl nebija nekādu tādu lielu platformu, kurā to varētu darīt. Līdz ar to man burtiski vienīgā izvēle bija ņemt HTML un CSS grāmatas, jo arī internets nebija tik ļoti pārpildīts kā šobrīd ar informāciju, un YouTube nebija tik populārs. Man liekas, ka vispār vēl YouTube nebija. Varbūt es neatceros, kurā gadā YouTube uzrādās. Katrā ziņā tur nebija tik daudz informācijas, un man nācās mācīties no grāmatām un kodēt mājaslapu pašam. Tas bija interesants process, bet šī mājaslapa jau vairs neeksistē, bet es ļoti daudz ko iemācījos, un kopš tā laika es uzbūvēju daudzas mājaslapas sev, saviem projektiem, un jau kaut kādus pāris gadus to daru arī priekš citiem. Te būs pāris piemēri cilvēki, ar kuru sadarbībā, ar kuriem esmu veidojis mājaslapu. Ir viens projektiņš, kur varbūt kāds zina, kas ir spoguļu matrica, tas tāds pašizaugsmes rīks, un izveidojām Inesei tādu tā kā online kursu vietni, kur viņi savu informāciju var glabāt un nodot saviem klientiem. Un tāpat arī Dace Mežavilka projektiņš Siguldas SMLV, kas bija ļoti interesants, sarežģīts un garš un interesants projektiņš, kas bija Siguldas uzņēmēju katalogs. Tās mājaslapas var paskatīties, un viņas funkcionējošas šobrīd var izpētīt, kā tas izskatās. Bet mēs ejam uz priekšu. Kāpēc tad mājaslapa ir svarīga? Galvenokārt tāpēc, ka tu esi redzams 24/7, un mājaslapa var būt kā tavs galvenais pārdošanas instruments. Rīks, ar kuru tu vari pārdot arī naktī, ja tu pārdod digitāls produktus, vai ja tev ir pakalpojums, tad, protams, arī tev nav, tavs darbs nebeidzas, tavs darbs beidzas 5-6, bet tavi klienti var atrast tavu formu un pieteikties un sazināties ar tevi caur mājaslapu arī līdz vēlam vakaram vai visu nakti. Kāds mums vēl pieslēdzas? Tad mājaslapā tu vari demonstrēt savu pieredzi, zināšanas un prezentēt sevi. Tas, ka tev mājaslapa palielina iespējamību, ka tu atradīsies Googlē,
un ietaupa arī laiku komunikācijā ar klientiem tādā ziņā, ka tev jau var būt kaut kādas biežāk uzdoto jautājumu atbildes, un Ligitis saka, ka skatīsies ierakstu, ok. Un tu vari, tā teikt, sasniegt auditoriju bez robežām. Un mājaslapa, kāpēc mājaslapa veicina uzticamību? Kādam ir piemērs, varbūt? Jo es pateikšu, kā man tas izskatās. Teiksim, es meklēju internetā kaut kādu pakalpojumu, piemēram, betonēt māju pamatus. Es ierakstu Google, man atrodas kaut kādi pakalpojumu sniedzēji. Pirmkārt, ja viņiem nav mājaslaps, ļoti liela iespējamība, ka viņi tur vispār neatrodas. Piemēram, ir kaut kāds katalogs, kurā ir pakalpojumu sniedzēji, un es redzu, ir vairākas pakalpojumu sniedzēji. Un mājaslapa ir vienīgais, kurus var paskatīties un pārliecināties, ka viņi ir īsti, ko viņi ir darījuši, kādi ir viņu klienti. Un, ja man ir tādi divi piemēri, kuram vienam ir mājaslapa, vienam nav mājaslapa, un man ir kontakti, tad visticamākais, ja apskatīšos to, kuram ir mājaslapa, un ja viņš man liksies atbilstoši, tad es zvanīšu viņam, nevis tam, kuram mājaslaps nav. Un mājaslapa ir tā kā tāds, būtībā vizītkarte, un tāds, viņi rada pirmo iespēju par tevi. Un cilvēks, kā jau es minēju sākumā par tām 3 sekundēm, kad cilvēks izdara lēmumu, pieņem lēmumu šajās 3 sekundēs, viņš pat to izdara diezgan neapzināti. Tu atver mājaslapu, ja viņi ilgi lādējās un neielādējās, tad visticamāk viņi vienkārši aizver ciet jau laicīgi. Bet, kad viņi ielādējas, tad burtiski pirmajās 3 sekundēs no mājaslapas augšdaļas sākot sāc skanēt lapu un burtiski neapzināti pieņem lēmumu, vai šis tev der vai neder. Tas ir 1, 2, 3, un tu esi pieņēmis lēmumu. Un ja tava mājaslapa ir neprofesionāla, ja viņa izskatās, jo tas pirmais iespējas, ko cilvēks, viņš neizdara pirmo iespēju, nepieņem tikai par to mājaslapu kā tādu. Viņš meklēja kaut kādu konkrētu pakalpojumu vai konkrētu piedāvājumu, un šo te pirmo iespēju viņš pieņem zemapziņā par mājaslapu, par tevi kā pakalpojumu sniedzēju, un par tavu pakalpojumu kvalitāti vai par tavu produktu kvalitāti, skatoties tās 3 sekundes uz tavu mājaslapu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, kādu šo te pirmo iespēju tu radi ar savu mājaslapu. Un kāpēc tad cilvēki bieži vien izvēlas būvēt paši? Tas jau lielākoties ir skaidrs. Pirmais punkts ir top 1, tāpēc viņš arī ir augšgalā, lai ietaupītu uz izmaksām. Tad, protams, ir cilvēki, kuri vēlas pilnīgi kontroli pār savu mājaslapu, vēlas zināt, kas tur ir uzbūvēts un kā tas strādā, lai var paši pēc tam to visu kontrolēt. Tad ir cilvēki, iespējams, kā es, kas vēlās iegūt jaunas zināšanas un iziet šo te procesu, uzbūvēt mājaslapu, vienkārši tāpēc, ka tas ir interesanti. Un būtībā 2. un 4. ir gan viens plats, plāno paši regulāri atjaunot saturu, tā kā vienkārši vēlas kontrolēt paši to savu mājaslapu, līdz to nāks viņu būvēt pašam, lai saprastu, no kā viņi sastāv un kā viņi funkcionē. Varbūt ierakst čatiņā, kas ir tavs iemesls. Ja tu esi izvēlējies šobrīd mājaslapu būvēt pats, kas tad ir galvenais iemesls, kāpēc? Dita saka visi 4. Lieliski. Kā pārējiem? Kurš ir svarīgākais iemesls, kāpēc tu izvēlējies būvēt pats? Ja Ditai jāizvēlas viens no tiem 4, kurš ir svarīgākais? 1 un 2. Būtībā tā kontrole pār mājaslapu ir diezgan būtiska, tāpēc, ka tu jau pēc tam viņu lietos. Mājaslapa ir tā kā tāds dzīves organisms patiesībā, ja tu viņu izmanto arī kā mārketinga instrumentu un virzi klientus, teiksim, no sociālajiem tīkliem vai no reklāmām uz mājaslapu, un tev kaut kādas pakalpojumi šad tad mainās vai produkti mainās, tad ir būtiski, ka tu viņu vari visu laiku atjaunināt. Un ka te nav jāiet pie atsevišķi kāda cilvēka visu laiku maksāt viņam naudu par to, ka tu maini saturu mājaslapā. Nu, un kas tad ir?
Ok. Dita varbūt vēlāk padalīsies jautājumu atbilžu sadaļā, kas ir tava tēma. Galvenās problēmas. Kas tad ir galvenās problēmas būvējot pašam? Tehnisko zināšanu trūkums. Ir kā tad un kur to izdarīt. Satura un teksta veidošanas izaicinājumi tādā ziņā, kad īstenībā tādā brīdī, kad tu nesaproti, tad tā nav problēma. Problēma ir tajā brīdī, kad tu sāc saprast, ka tu neesi sapratis. Un tu esi izveidojis tekstus un virsrakstus, kas absolūti nav uzrunājoši un vienkārši cilvēki ienāk, izlasa un viņi nesaprot, ko tu viņiem piedāvā, viņi nesaprot, kas viņiem tālāk ir jādara, un šie teksti nepilda savu funkciju. Un vēl viena būtiska problēma ir, ka tu neproti panākt vēlamo dizainu vai neproti izveidot to dizainu tādu, tā kā tev galvā iespējams stāv, vai arī pat nav idejas vispār, kā veidot šo dizainu. Protams, ir daudz dažādu templētu, kas tev stāsta un rāda, ka tu vari izdarīt šādi 5 minūtēs un uzbūvēt mājaslapu. Bet par to mēs parunāsim, kāpēc tas nemaz tik patiesi nav. Ko mēs lielākoties gribam, lai mūsu mājaslapa dara? Protams, mājaslapai ir jāpārvērš mūsu mājaslapas apmeklētāju klientos. Tas ir svarīgākais, vai ne? Viņi atnāk, paskatās, un ir svarīgi, lai viņi pēc tam kontaktējās ar mums un izdara kādu pasūtījumu vai pirkumu vai piesakās un kļūst par mūsu klientiem. Un vēl ir svarīgi, lai mājaslapa palīdz komunikācijā ar klientiem. Tur ir saturs, kas palīdz cilvēkiem saprast, ko tu piedāvā un kā tu viņiem var palīdzēt. Svarīgi, ka tā mājaslapa rada pārliecinošu pirmo iespēju, kā jau es minēju, par tām 3 sekundēm, kad cilvēks pieņem lēmumu. Viņš pieņem lēmumu ne tikai par mājaslapas izskatu kā tādu, viņš pieņem lēmumu par, skatoties, cik tā mājaslapa ir vizuāli pievilcīga, kvalitatīva un patīkama. Viņi pieņem lēmumu, vai tāpat būs arī ar tavu produktu vai pakalpojumu, vai tas būs kvalitatīvs, vai tas izskatās pietiekami īsti, patiesi un pārliecinoši. Un, protams, mājaslapa palīdz sasniegt plašāku auditoriju. Mēs gribam, lai mēs varam pārdot visā Latvijā vai Eiropā vai pasaulē, ja produkts to ļauj. Un priekš manis vismaz ir arī svarīgi, lai šī mājaslapa var augt reizē ar manu biznesu. Tas ir tā, kad es ieplānoju nākotnes funkcijas vai nākotnes vajadzības, kādas man varētu būt, un svarīgi, lai manas izvēlētā platforma varētu panest šīs te prasības. Ko tu gribi, lai tava mājaslapa dara? Visi 5? Vai ir kaut kas īpaši svarīgs, ko tu gribi panākt ar savu mājaslapu? Kāpēc tev vajag mājaslapu? Ieraksti čatiņā atkal, kāpēc tev ir svarīgi iegūt mājaslapu? Pati svarīgākā lieta. Viņa var pat nebūt šajā sarakstā, bet kāpēc tev ir svarīgi iegūt mājaslapu? Es tikmēr atkal man tējas pauze. Dita izklausās interesants projekts. Ceru, ka pastāstīs beigās. Ok, labi. Paldies par atbildēm. Un kas tad ir biežākās kļūdas būvējot pašiem? Jo mēs te redzējām problēmas, ar ko saskarās cilvēki būvējot paši. Bet ir kaut kādas lietas, ko cilvēki pat neaizdomājās, jo viņiem nav zināšana, nav pieredzes šādā jomā, un viņi pieļauj kļūdas, par ko viņi pat nevarēja iedomāties, jo viņiem vienkārši nav tādas pieredzes, nav zināšana un nav iespēju saprast, ka tā bija vispār kļūda. Līdz ar to viena no galvenajām kļūdām, ko es pamanu, ir nepareizi izvēlēta platforma, kas ir sāpīga kļūda, kad viņi gadās pieļaut. Jo, ja tu izvēlēsi nepareizo platformu, tev var būt pēc tam grūtības uzturēšanā, tev var būt ierobežot funkcionalitāti tādā ziņā, kad, teiksim, tu audz un tev nepieciešams kaut kādas papildus lietas mājaslapā un izrādās, ka tā platforma to nespēja nodrošināt un tu par to neesi padomājis.
un tev nākas mainīt platformu, kas ir visai sarežģīta tajā brīdī, jo tev nākas visu mājaslapu pārbūvēt. Un ierobežotas kontrolas iespējas, piemēram, ir daudzas platformas, kuras tev ļoti, ļoti limitē tevi gan dizainā, gan tur krāsu izvēlē un funkciju izvēlē, ka tas ļoti limitēts šīs te platformas ierobežojumos. Un tāpat arī ir neprognozējami izdevumi, piemēram, es nezinu, ja jūs esat pētījuši kādas platformas, varbūt esat kāds dzirdējis par tādu Framer vai Webflow, un, piemēram, Framer ir tādas interesantas slēptas izmaksas, kur SEO sakarā ir tāda lieta kā koniskie tagi, un tas tehniska lieta nav svarīga šobrīd, bet, teiksim, tu vari pat nezināt, ka tev tādi ir mājaslapā izveidojušies, un par tiem ir jāmaksā 350 eiro mēnesī. Un viņi var pat piedzīt tev atpakaļ gaitā to naudu. Tātad tu esi kaut kādā brīdī kaut ko nemanot uztaisījis pats sev, ko tu nezini, ko tu esi uztaisījis, un viņi tev prasa uz atpakaļējošu datu un 350 eiro mēnesī. Tā kā var ļoti interesantās lietās iebersties. Un, lai no šī te izvairītos, ir svarīgi plānot savu mājaslapu, zināt, kas tev tur būs nepieciešams, kādas funkcijas, pētīt savu potenciālo lietotāju un paredzēt šīs nākotnes funkcijas, lai tu vari pieņemt datos balstītu lēmumu, kādu platformu tad tev vajag, kāda būs piemērota, kāda spēs nodrošināt to, kas tev vajadzīgs. Tāda vēl viena kļūda ir mājaslapa nav lietotājiem draudzīga, un tas parasti izpaužās tā, kad tad, kad mēs veidojam mājaslapu paši, mēs viņu veidojam no kaut kādiem templētiem, no paraugiem, un vienkārši izvēlamies, man patīk šis, tur rindiņa ar visādām variācijām, mēs izvēlamies krāsus uz dullo, izvēlamies templētu uz dullo, nomainam bildes, nomainam tekstu, super mājaslapa. Bet izrādās, ka tavs lietotājs, viņu uzrunā pavisam citas lietas, tu neesi veicis šo te lietotāju izpēti, neesi aplūkojis konkurentus, kāda izskatās viņu mājaslapa, kā viņi uzrunā klientus. Un neesi tā kā veidojis šīs te mājaslapas skices, vadoties pēc šīs lietotāja izpētes, un neesi izpratis to savu mērķa auditoriju un galveno mājaslapas mērķi, līdz ar to tava mājaslapa lietotājiem nav saprotama. Viņš ienāk un nevar atrast, kas viņam tur bija nepieciešams, ko viņš ir meklējis, jo tu neesi tā kā veidojis šo te procesu kopā ar savu potenciālo klientu. Tu neesi izpētījis, tu neesi ar izpratni piegājis šim procesam, tas vienkārši uztaisījis pēc templētiem. Un, protams, atkal, lai to novērstu, plāno, izpēti lietotāju, veido skices, izpēti, kādai šai te mājaslapai vajadzētu būt, lai viņi būtu atbilstoši tavam lietotājiem. Un nākamā kļūdiņa ir mājaslapa, patiesībā tas ir, viņas tā kā saplūst viena otrā, šīs te abas mājaslapa neveido komunikāciju ar lietotāju. Tas ir atkal tas pats, kad tu neesi veicis šo te izpēti un tu nepieturies pie kaut kādām konkrētām zīmola krāsām. Tas pat nav tā, ka tev jābūt konkrētam zīmolam izveidotam. Tas ir arī personīgais zīmols, ja tu esi vienkārši kā ar savu vārdu, tas tāpat, tu sevi prezentē kaut kur digitālajā vidē, tas tāpat ir zīmols. Tas ir, ja tev nav uzņēmums vai konkrēts logo vai vēl kaut kas, tad tu esi kā personīgais zīmols. Un tu sevi prezentē, tu sevi parādi, un ja tu neesi tā kā izdomājis sev kaut kādas konkrētu vizuālo tēlu, konkrētas krāsas, konkrēti fonti, ko tu lieto, un vizuālā hierarhija, par to es pastāstīšu varbūt vēlāk. Bet tātad, lai būtu atmiņā paliekošs, ir svarīgi, ka tu izvēlēs kaut kādas konkrētas krāsas, kas uzrunā attiecīgi tavu mērķa auditoriju, un tu lieto viņas konstanti visās platformās, mājaslapā, e-pastos, visur, kur vien var. Tu lieto šīs te krāsas savas, un mājaslapā ir
viens, divi konkrēti fonti, viens virsrakstiem, viens tekstiem, un tu neesi salicis tur, nezinu, katru virsrakstu savādāk, un katrā lapā teksts ir savādākā fontā, jo tas rada tādu haosu un bardaka sajūtu. Un to pat var cilvēks tā kā ar aci nepamanīt, šī fonti atšķirās, bet viņš to bardaka sajūtu vienkārši nolasa no tās mājaslapas. Un līdz ar to arī atkal tas stāsts par pirmo iespaidu. Tas pirmais iespējas rodās nekārtība, bardaks, nebūs labs produkts. Visu laiku man pēlē aizmaldās prom no prezentācijas. Un vēl viena kļūda, neprasmīgs dizains. Lielākoties ir neviens, kas mēs veidojam mājaslapu paši. Es nevis lielākoties, bet ganīs neviens nav dizaineris. Un neviens nav neko tādu mācījies, un mēs izmantojam šos templētus vienkārši, lai tādu shortcutu uztaisītu šajā dizaina zināšanās, kur mums nav. Un līdz ar to, kad tu sāc šo templētu mainīt, tur sadaļas, dzēst ārā, kaut ko likt savu iekšā, likt bildes, likt tekstus, tu bieži vien, tā kā tev trūkst to zināšanu, tu izdzēsi kaut ko nevajadzēja izdzēst, tu nomaini kaut ko nevajadzēja nomainīt, un tas it kā templēts, kurš tev iedeva tādu rāmīti, kur plus mīnus ok izskatās, tu viņu bieži vien izjauc tajā procesā. Un tāpatās tu izveido haotisku struktūru, tu izvēlies krāsas, kurām nepietiek kontrasta, izveido nesaprotamu navigāciju, ko cilvēks nevar orientēties, kur viņam jāiet, neoptimizē attēlus, līdz ar to mājaslapa paliek lēna. Un, kā jūs minēju pirms tam par tām krāsām un fontiem, dizainā nav konsekvences, un tad vienkārši rada šo haosu un bardaka sajūtu. Un, protams, aizmirst vēl padomāt, kad mājaslapē ir jābūt skatāmai gan datorā, gan planšetdatorā, gan telefonā, jābūt responsīviem šim dizainam, un rezultāts ir drausmīgs haoss. Protams, atkal kā to novērst, plānot, izpētīt lietotāju, apgūt šīs nepieciešamās zināšanas vismaz minimālā līmenī, lai tu varētu šo procesu veikt atbilstoši, lai tā mājaslapa būtu skatāma. Un lai viņi veiktu šo funkciju, kas tev ir nepieciešama. Un vēl viena, man šķiet pēdējā, ir nepārdomāti teksti, ko es arī pieminēju sākumā. Un tas ir, ka šie teksti neuzrunā tavu mērķa auditoriju. Viņi runā, teiksim, vairāk par funkcijām, nevis par ieguvumiem, jo cilvēks, kad atnāk uz tavu mājaslapu, viņš meklē, kā šis tavs piedāvājums risina viņa problēmu. Un ja viņš to neierauga, tad, kā jau es minēju, viņš šajās 3 sekundēs ir prom no tavas mājaslapas. Un, ja tev nav ar šiem tekstiem parādīts skaidrs call to action CTA, tas ir aicinājums uz darbību, tad ideālā variantā tev ir saucamā hero sekcija, tā sekcija, kas atverās, tu atver mājaslapu, un tas, ko tu redzi šajā nekur neskrolējot pirmajā daļā, tā ir hero sekcija, varoņa sekcija, un tur būtu jābūt skaidram viesrakstam, piedāvājumam, ko tu piedāvā, ko tu risini, varbūt kaut kāds apakšviesraksts, kas to paskaidro, kaut kāda bilde, varbūt, kas to vizualizē, vēl skaidrāk padara, un skaidra poga, jeb aicinājums uz darbību, kas tam apmeklētājiem ir tālāk jādara, kā viņš var nokļūt pie tevis un saņemt šo piedāvājumu. Ja šajā sākuma sadaļā nav, tad to vai nu viņš vispār nešķir tālāk un aiziet prom, vai nu viņš sāk kaut ko tur meklēt, rakāties, un ja tu neesi arī tālāk neko tādu ielicis, tad līdz to viņš vienkārši nesaprot, ko tu piedāvā, un atkal aiziet prom. Un bija tomēr vēl viena, ka nepadomājam par pārvaldāmību nākotnē, kas ir lieli, tas kā saistās ar to, ko es pirmo minēju par platformām, par nepareizu platformas izvēli. Ja tu neplāno, kas tev būs nepieciešams nākotnē, kādas funkcijas, vai arī iespējams tu domā, ka šobrīd tu vari vienkārši uztaisīt, nedomājot par dizainu, par krāsām, vienkārši uztaisīt ātri, jo tev vajag, un tad tu vēlāk sāksi, teiksim, veidot to savu personīgo zīmolu un izvēlēties kaut kādas krāsas vai fontus, kas ir tev piemēroti, tad ir platformas, kurās tu to nevari izdarīt, kurā tu vari tikai iekļauties konkrētās krāsu paletēs, ko tu vari izvēlēties no dotajām, un tu nevari pielikt savas krāsas. Līdz to, ja tu to neesi paredzējis, tu atkal esi lielā
lielās ziepēs, jo pārbūvēt visu, ietiksim, tev mājaslapa ir jau kaut kādu pusgadu, un tu esi salicis tur visu informāciju iekšā un salicis vairākus kaut kādus produktus vai pakalpojumus, lapas sataisījis, entās. Un tagad tev saproti, ka tu vairs netiec uz priekšu šajā platformā, jo ir ierobežojumi. Tev šo visu tagad ir burtiski no nulles jāpārbūvē citā, tas ir mežonīgs darbs. Līdz ar to paredzi, kas tev varētu būt vajadzīgs nākotnē, un būvē mājaslapu domājot, kā tu to darīsi, ja nākotnē kaut kas pietrūks. Vai šī te platforma tevis izvēlētā dos tev visas nepieciešamās funkcijas. Un tagad pastāstīšu tādu ideālo mājaslapas izveides procesu, kā tad no šīm kļūdām izvairīties un kā darīt labāk. Pa lielam jau tas vienkārši ir pretēji tam, ko mēs kļūdas, kuras mēs nosaucām, daram pretēji tam. Tas process izskatās apmēram šādi. Šāds te process notiek pārsvarā aģentūrās, kur strādā komanda pie šīm te mājaslapām, kur ir dizaina komanda, kur ir izstrādātāja komanda, kur ir kāds projektu vadītājs, kurš šo te procesu koordinē vēl. Un tās mājaslapas parasti izmaksā sākot no 4–5 tūkstošiem, sākot no līdz ļoti, ļoti daudz tūkstošiem. Un šajā procesā tad ir šī te dizaina fāze, kas ir UI, UX. Tas ir UX ir user experience, jeb lietotāja pieredze. UI ir user interface, jeb lietotāja saskarne, tā viņš saucās latviskotajā versijā. Tātad UX tas ir tas, kā lietotājs miedarbojas ar tavu mājaslapu, kur viņš pārvietojas, cik viņam tas ir ērti un tā tālāk. Savukārt UI tas ir, kā šī mājaslapa izskatās vizuāli, un kā izskatās pogas, un navigācijas un tā tālāk. Tad savukārt nākamais procesa solis, kad tu esi šo te dizainu, īstenībā par tiem soļiem es stāstīšu vēlāk, nevis vēlāk, bet tūlīt detalizētāk, bet tātad šī dizaina fāze, tekstu sagatavošana un attēlu sagatavošana, platformas izvēle principā jau patiesībā ir iekļauta tajā UX fāzē, kam jau ir jābūt padomātam par to mazliet. Un tad ir seko, kad ir gatavs šis te dizains, tad šī te dizaina pārnešana uz izvēlēto platformu. Un savukārt pēc tam tad ir testēšana un mājaslapas palaišana un gatava mājaslapa. Šo procesu parasti noignorē praktiski visi, kas mājaslapu taisa paši. Mēs ķeramies uzreiz mēs pat nepārnesam nekādu dizainu, mēs vienkārši ķeramies uzreiz pie templētiem, būvējam mājaslapu platformā. Un principā viss tas sākums ir, viņa nav. Viņa vienkārši nav. Un parasti mēs izlaižam arī pēdējo soli, kas ir testēšana un palaišana. Mēs tādu pusgatavu mājaslapu parasti vienkārši palaižam un skatāmies, kas notiks tā. Kā amerikāņiem tas saucās throw spaghetti on a wall, ja tu paņem spaghetti, met pret sienu un skaties, kas pielips. Apmēram tā parasti mēs taisam mājaslapas paši. Un lielākoties arī ja tu meklē kādu, kurš tev varētu uzbūvēt mājaslapu, tad lielākoties tie, kas piedāvā tev uzbūvēt mājaslapu zem 1500 eiro, arī šo procesu neveic. Viņi dara tieši to pašu, ko tu darītu pats. Izvēlas template, tu izvēlies template, un viņi šodien pie templateam nomaina krāsas, nomaina fontus, ieliek tavas bildes, tavus tekstus, un tā tad arī ir tava mājaslapa. Tas, ko viņi izdara, vienkārši nomaina saturu, un tā kā viņi varbūt labāk pārzina šo te rīku, tad viņi to izdara labāk, iespējams, kā tu izdarītu, vienkārši mācoties to, bet tas tāpat nav izpētīts lietotājs un nav šis te sākuma process viss veikts. Tātad, kā tu vari darīt labāk? Tu vari plānot un izpētīt savus potenciālos lietotājus. Galvenais tev ir saprast, kādam mērķim tev ir mājaslapa, un to jau tu visticamāk zini, kam tev viņi ir vajadzīgi. Un attiecīgi, kad tu zini, kam tev viņi ir vajadzīgi, tu arī zini, kas apmēram būs tavs galvenais lietotājs, kas būs tie cilvēki, kas nāks uz tavu mājaslapu. Līdz ar to tu vari ar viņiem parunāt. Tu vari viņus nointervēt, tu vari izpētīt, saprast viņu vajadzības, ko viņi sagaida no tavas mājaslapas, ko viņi tur meklētu,
Un vadoties pēc šīm te sarunām ar potenciālo klientu, tu vari izplānot savu mājaslapas struktūru tādu, lai viņa ir lietotājiem draudzīga, nevis tevis iztēlota. Jo mūsu viedoklis ir subjektīvs. Mēs varam izdomāt visu kaut ko savā galvā, bet īstenībā tiem cilvēkiem, kas ar mums grib sadarboties, viņiem tas absolūti nav svarīgi, ko tu esi izdomājis. Līdz ar to nākamais solis, kad tu esi izpētījis lietotāju un tev ir tāda struktūra gatava un plāns gatavs, kādai šī mājaslapai struktūrāli un tehniski būtu jāizskatās. Nākamais solis ir šī te vizuālā identitāte un UX, UI dizains, jeb user interface, kad tu, saprotot savu mērķa auditoriju, vari izvēlēties tam piemērotas krāsas, izvēlēties piemērotas fontus, jo ir atšķirība, vai tu, teiksim, izvēlies zaļu, sarkanu, dzeltenu, zilu, visu varavīkšņu krāsu gammu advokātu biroja lapai, kas izskatīsies vienkārši bērnišķīgi, vai arī tu izvēlies kaut kādu rokraksta fontu programmētāju mājaslapai, kas vienkārši neiet kopā, šis te mērķa auditorija neiet kopā ar to, kas ir vizuāli redzams. To tas ir svarīgi. Un ir arī svarīgi izprast šos te hierarhijas principus, kā ar tekstu, gan ar virsrakstu lielumiem, gan ar pogu izmēriem un novietojumu, kā vadīt šo te lietotāju uzmanību, kad viņš tev paviesojas tavā mājaslapā un paskatās, teiksim, tu esi skaidru un gaišu norādījis virsrakstu, paskaidrojis, kur šis te virsraksts vedīs, ir call to action poga, un tu skaidri vienkārši zini, nevis tu zini, bet tavs lietotājs, tavs apmeklētājs skaidri zina, kur viņam ir jāiet, kas viņam ir jādara, un to ar šo te hierarhiju, jeb tekstu lielumiem, izmēriem, novietojumu, tu virzi šī lietotāja uzmanību tur, kur viņam ir jāiet. Un viņš to pat nepamana. Un, protams, ir svarīgi šo to vizuālo identitāti, tu esi konsekvents tādā ziņā, ka tu viņu lieto arī sociālajos tīklos, centies šīs pašas krāsas izmantot, un tu paliec atmiņā. Ja tu sociālajos tīklos jau rādies, ja tev ir savs logo, tad tu viņu rādi sociālajos tīklos, cilvēkiem jau paliek viņš atmiņā, jo tas, ka tu iesēdies kaut kādam atmiņā, tas ir tāds ilgstošs process. Tev visu laiku ir jārādās. Un tad, kad tu ilgstoši rādies, tad viņi vienkārši sāk ar laiku tevi atpazīt. Un ja tu rādies katru reizi savādāk, tev katrai lapai citas krāsas, sociāliem tīkliem citas krāsas, tur visi ir katru reizi savādāk, tu nevari palikt atmiņā, jo vienkārši to nevar atcerēties. Un tur kaut kur blakus skan klavieres, nezinu, jūs arī dzirdat. Ok. Un nākamais solis ir plāno šai identitātei atbilstošu dizainu. Un tas jau ir pie tās hierarhijas arī, kad tu strukturē ar virsrakstiem un sadaļām šo te saturu. Šos te īstenībā jūs varat tā fiks pārskriet pāri, ir tādas detaļās neiedziļināšos, mums ir īstenībā laiks iet beigas priekšu. Bet svarīgi, ka tu konsekventi turies pie tā, ko tu esi izvēlējies, nemaini visu laiku tās krāsas un fontus un tā tālāk. Svarīgi, lai tu esi viņus izvēlējies piemērotus tavai mērķa auditorijai un tai nozarei, kurā tu darbojies, lai tev nav komiksu fonti kādam klasiskam projektam. Un pie hierarhijas varētu pieskaitīt to, ka tu labāk ir izmantot tādas, ko nozīmē attēlu optimizācija. Attēlu optimizācija nozīmē nelikt mājaslapā milzīgus attēlus, kuri neatbilst tam izmēram, kāds tev mājaslapā nepieciešams. Jo mājaslapas, lielākais monitors, uz kādu skatīsies mājaslapu, ir, nezinu, tur kaut kādi 2400 pikseļi varbūt tās. Un, ja tu sāc lietot tās, un tev mājaslapā, teiksim, attēls ir, nezinu, pa pusi no ekrāna, un tu tur liec iekšā kaut kādas 4-5 megabaitu attēlus, tad vienkārši tev 4-5 tādi attēli vienā lapā, vienkārši ļoti, ļoti ilgi tā lapa lādēsies. Un attēlu optimizācija tas nozīmē to, ka pirms tu viņu liec mājaslapā, tu samazini līdz pareizam izmēram un sakompresē šīs te bildes, lai viņas ir maksimāli mazas, bet tāpat laikā ar pietiekošu izšķirtspēju, un tā, lai viņas labi izskatās, bet ir ātras, lai viņas netraumē tavu mājaslapu.
to nozīmē attēlu optimizācija. Jā, varbūt ir vēl kādi, ir droši rakstīt jautājumus, es viņus noķeršu un pa ceļam atbildēšu. Arī pēc tam varēsim parunāt, uzdot jautājumus. Un, protams, ir svarīgi veidot pārliecinošus tekstus. Viens no tādiem punktiem ir nestāsti par, ja tev ir produkts, tu nestāsti par produktu funkcijām, bet tu stāsti par ieguvumiem, ko cilvēks iegūst, iegādājoties šo produktu. Tu stāsti par sajūtu, nevis par funkcijām. Un, ja tu neizpēti mērķa auditoriju, tu, protams, nevari izpildīt arī nākošo punktu, ka tu uzrunā mērķa auditoriju. Ja tu nezini, kas viņi ir, tad tu viņus nevar uzrunāt. Nekoncentrējies uz sevi un uz uzņēmumu vai uz produktu, koncentrējies uz lietotāju. Un kā šis viņam palīdzēs. Un, protams, ir jābūt skaidriem norādījumiem, kas viņam ir jādara. Šī te call to action, ko es jau pieminēju, aicinājums uz darbību, viņam ir skaidri jāsaprot, kur viņam ir jādodas, kas viņam ir jādara. Un to tu dari ar tekstu palīdzību. Un tam nolūkam ir vērts izpētīt tekstu veidošanas formulas. Šie ir tādi daži piemēri, PAS un AIDA, kas ir PAS ir Problem Amplify Solution, jeb problēmas pastiprinājums un risinājums. Tā ir tā kā teksta struktūra. Vai AIDA, kas ir tā kā vairāk mārketingam, reklāmām, kas ir Attention, Interest, Desire un Action. Tas nozīmē attention, tātad uzmanība. Tev pirmais ir jānoķer uzmanība, to dara parasti virsraksts. Uzmanība, interese, tu noķer uzmanību, izraisi interesi, radi vēlmi, desire, un tad ir action, jeb darbība no šī te lasītāja puses. Un zinot šīs teksta veidošanas formulas, tu vari savus tekstus veidot tā kā saistošākus un labāk lasāmus. Un šīs te ir raksts par šīm tekstu veidošanas formulām, kas būs arī tajā resursu lapā beigās. Un patiesībā tas arī ir viss no šīs daļas. Vēl būs daļa, par ko es patāstīšu mazliet pēc minūtītes, kad tu pateiksi un uzrakstīsi, kas ir noderīgākais, kas tev tagad apstājoties un padomājot, kas tev palika prātā no šī, ko es šodien stāstīju, kas ir noderīgākais, ko tu šodien ieguvi. Un man atkal te pauze tik man. Vai ir kaut kas, kas tev palīdzēs veidot savu mājaslapu, vai tu ieguvi kaut ko, kas tev uzlaboja izpratni vai palīdzēs radīt tavu mājaslapu mazliet prasmīgāk? Viss nav tik vienkārši, jā. Parasti ir tā, ka mums viss liekas vienkārši, kamēr mēs neko nezinām. Tā, kad mēs sākam interesēties, meklēt un izzināt un pētīt, izrādās, ka nekas nav vienkārši. Visur ir daudz detaļu un daudz informācijas. Bet mums, protams, nevajag zināt visu. Mums vajag zināt pamatiņus un kaut kādu rāmīti un saprast, kā izdarīt tā, lai nav izkaste, bet lai ir vismaz ciešami labi. Teksti un jāizcēcēt. Jā, tas ir, teksts īstenībā ir viena no būtiskākajām lietām. Ja tu ievēro tādu pēc iespējas minimālu dizainu un nepārbāz to mājaslapu, tad teksts ir tas, kas tevi var glābt arī, ja tev ir kādas ķibeles tur dizainā. Ok, lieliski. Vai jums gribētos dzirdēt tālāk, šī tālāk ir daļa, kuras pārdodu. Ja tev negribas nedzirdēt neko no pārdošanas, tad tu dodies tālāk. Bet es prezentēšu savu kursu, kurā es šīs lietas mācu. Un tātad, vai tu vēlies uzzināt vairāk, kā veikt šīs lietotāja izpētes, kā izplānot mājaslapai struktūru, veidot lietotāju ceļus, zīmēt skices, wireframes un izplānot savu mājaslapu līdz detaļai un uzbūvēt šo savu vizuālu identitāti, lai tu būtu konsekvents visur un prastu izvēlēties savu platformu nekļūdīgi,
vai tev tas interesē, pieliec plusiņu, būs kaut viens plusiņš, tad es stāstu tālāk. Ja nevienam neinteresē, tad mēs šodien beidzam. Ir plusiņš. Ok. Tad klausamies tālāk. Ok. Tad kurs nosauc es viņu, kā pašam izveidot ideālu mājaslapu. Un skatīsimies, kā tad to var izdarīt. Bet vispirms mēs ķeramies pie to, ko es stāstu, kas kursā ir. Es pastāstīšu, kā es veidoju kursus. Un kursus es veidoju tā, ka man ir vairākas fāzes viņiem. Un ir tāda alfa grupa, jeb pats tāds sākumiņš, kad es izpētu, vai tas saturs ir vajadzīgs. Un tā teikt, izpētu lietotāju, tāpat kā mājaslapā tiek izpētīts lietotājs, es izpētu lietotāju kursam. Un tam seko beta grupa, kad jau pirmā fāze ir tā kā beigusies un ir skaidrs šis saturs, tad tiek saturs būvēts kopā ar šiem lietotājiem. Un tad ir gatavs finalizēts kurs, kas ir kā trešā fāze. Tad šis kurs, ko es jums tagad prezentēšu, tas ir beta fāzē šobrīd. Tas nozīmē, ka ir jau cilvēki, kas viņu lieto, bet viņam vēl nav viss saturs tādā finalizētā formā. Viņš tiek šobrīd radīts kopā ar esošiem lietotājiem. Viņš jau ir ceturtā daļa no kursa jau tā kā ir pabeigta, un pārējā vēl top reizē ar lietotājiem. Tā kā būtībā, ja tu pievienojies un tiec līdz tam punktam, kur jau citi jau, līdz kuram ir tikuši citi, un vēl nav radīts saturs uz priekšu, tad tu tajā brīdī palīdzi radīt šo saturu un dodot savu atsauksmi, dodot savu viedokli, tu viņam palīdzi pielāgoties šim saturam, lai viņš būtu piemērotāks tev. Tas tā kā patiesībā tas tāds plusiņš īstenībā, nevis pat mīnusiņš. Beta grupā ir daudz plusiņu, bet es to pastāstīšu. Šeit ir atsauksmīte no viena lietotājas Ingas, kas būvē savu mājaslapu. Bija jau uztaisījusi gandrīz ideju līdz galam, un tad saprata šajā procesā, kursa procesā saprata, ka ir tomēr vēl daudz ideju, ko gribās pievienot, un tad mazmaz sāku kursu no jauna atkal. Bet es nepārlasīšu visu, jūs lasat noteikti ātrāk, kā es runāju. Varat pārskriet un izlasīt un saprast, ka ir kāds īsts cilvēks, kas šo jau dara. Un kas tad kursā ir iekļauts? Ir šī te izpētes fāze, UX daļa, kur ir lietotāja izpēte un wireframes un šī te schēmu zīmēšana un izpratne, kā cilvēki pārvietosies pa tavu mājaslapu, kādas funkcijas tev nepieciešamas, kam seko UI dizains, kas ir šī te vizuālā daļa, kur mēs izvēlamies krāsas, izvēlamies fontus piemērotus savai nišai, savai mērķa auditorijai. Stāstu arī, kā to izdarīt tā, lai viņi būtu piemēroti šajai auditorijai. Tad ir tekstu veidošanas daļa, kur mēs arī izmantosim mākslīgā intelekta rīkus un izveidosim mājaslapai piemērotus tekstus. Tad es pastāstīšu, kas ir dinamiska un menedžējama mājaslapa, un principā par tādiem nosacījumiem, kādai būtu jābūt labai mājaslapai, un tā, lai viņa būtu tev arī ērti uzturama pēc tam, kad tu viņas pabeidzis. Un, protams, svarīga daļa, kas ir platformas izvēle, kur mēs ne tikai apskatīsim kritērijus, ko vajadzētu skatīties platformas izvēlē, bet arī apskatīsim konkrētas platformas, jo paralēli tam, kad es stāstu jums, ko it kā vajadzētu darīt, es paralēli būvēju vienu no savām mājaslapām, kuru man ļoti sen vajag jau pārtaisīt. Līdz ar to visu šo te procesu, ko tu skatīsies, ko es tev it kā mācu, tu redzēsi, kā es šo te procesu eju taisot citu mājaslapu. Un līdz ar to tu redzēsi arī pēc kādiem kritērijiem es izvēlos platformu, kas man ir svarīgi un kā notiek viss šis te process, kā no punkta A, no idejas, kā top visa mājaslapa. Tas ir tas, ko tu redzēsi šajā kursā. Šis kurs, tur ir 29 vairāk. Šobrīd ir 29, bet tā kā miedarbībā ar cilvēkiem bieži vien sanāk, kad ir kaut kādas tēmas, kas nav skaidrs, nākās kaut ko pievienot, varbūt video būs beigās vairāk.
ir skaidrojoši tekstu un video nodarbības, un ir sagatavas un paraugi un aizpildāmas darba lapas, kas tev palīdz visu šo procesu iziet. Šobrīd beta versijā kursa cena ir 240 eiro. Vai tev šis liekas interesanti? Un, ja tev šis liekas interesanti, stāstīšu tālāk. Tāda atkal plusiņi, mīnusiņi. Jo man vajag tēju padzerties. Okay. Tātad turpinam. Es no savas puses varu garantēt, ka tu izpildot šos te uzdevumus un mājas darbus un, tā teikt, paveicot visus uzdevumus, ko es dodu, tu būsi sagatavojis precīzi mājaslapas plānu, vizuālos materiālus savai mājaslapai un tekstus un varēsi šo te sagatavoto prototipu realizēt sevis izvēlētā platformā. Turklāt tu būsi izvēlējies vispiemērotākā platforma, kāda ir iespējama tavam attiecīgajam projektam. Un kas ir interesants bonusiņš, kas var garantēt, ka šī kursa maksājums darbosies kā iemaksa, ja tu izvēlēsies pēc šī kursa uzticēt man tavs mājaslapas būvēšanu. Kas, protams, nav obligāts nosacījums. Tu vari būvēt mājaslapu jebkurā platformā un kā vien tu izvēlies, bet tas kā bonusiņš, ka visa šī kursa maksa nomīnusojās no mājaslapas izstrādes izmaksām, ja tu to izvēlies darīt ar manu palīdzību. Un vēl viens bonusiņš. Tā kā tu esi beta grupā, tad šī te webināra ietvaros, un arī varbūt tiem, kas skatās atkārtojumā, tu palīdzi man, tā teikt, ar savu atsauksmi, ar savu feedbacku, tu man palīdzi šo kursu padarīt labāku, to saturu, kas ir ieplānots un kas top, tu vēl viņu vari pagrozīt un palīdzēt uzlabot vēl piemērotāku lietotājiem, un par to, ka tu man palīdzi, tu saņem vēl 35% atlaižu kuponu. Tātad tava cena būs vēl mazāka. Vai tev tas liekas interesanti? Ja tev tas liekas interesanti, tad tu vari doties uz šo te mājaslapu, nokopēt šo te kuponu kodu, kur es ielikšu arī čatiņā. Nemāku rakstīt vairs. Šis ir kuponu kods. Un iekopēšu arī šo te adresi. Un tad es parādīšu, kas notiek tad, kad tu uz turieni aizdodies. Tātad, ja tu dodies šo te lapu, tu nokļūsi šādā te lapā, kur ir vēl nepabeigta kursa, vēl, tā teikt, pārdošanas lapa. Ja tev kaut kas tur vēl interesē, tu vari pārskriet pāri, kas tad tur īsti ir pieejams. Ja tu nospiedīsi šo pogu, nokļūsi šādā te checkout lapā, kur tev nekas uzreiz nav jāmaksā. Tu aizpildi šo te formu. Ja tev ir uzņēmums un nepieciešams rekvizīti, ievadi rekvizītus, tad tu šeit pievieno kuponu kodu, un tev cena būs automātiski nomazināsies, un tu izveidos pasūtījumu, pasūtījums reģistrēsies sistēmā, lai tu pēc tam vari piekļūt kursam, tad, kad tu būsi veicis apmaksu. Un kamēr tu attiecīgi prāto, vai šis tev ir interesanti vai nav interesanti, es tev pastāstīšu par vēl dažiem bonusiņiem, kas varētu palīdzēt tev izdarīt lēmumu. Un šie bonusiņi ir sekojoši. Tātad mums ir Zoom sesijas, jautājumu un atbilžu sesijas vienu reizi nedēļā, otrdienās. Man ir paralēli 2 kursi, kas ir online kursu veidošana un mājaslapu veidošana. Jā, varēs saņemt ierakstu. Un attiecīgi viens aiz otru arī šie jautājumu atbilžu sesijas. Jautājumu atbilžu sesijas tev kursam ir piekļuva gada garumā, un attiecīgi arī gadu garumā tev katru nedēļu ir iespēja pievienoties jautājumu atbilžu sesijām, kur es varu tev dot
feedbacku, tā teikt, procesam, ko tu dari, kur tu veido savu mājaslapu. Es tev varu dot padomus, ieteikumus, tu vari parādīt, cik tālu esi ticis un kā tev veicās. Un tev šim te ir gada garumā piekļuve. Tāpat mums ir slēgts chatiņš, kurā tu vari uzdot jautājumus arī starp šīm te Zoom sesijām un sūtīt screenshotus, uzdot jautājumus. Tāpat būs bonus modulītis, kas būs par WordPress uzstādīšanu, ja tu no šīm te visām platformām, kuras mēs apskatīsim, izvēlēsies, ka tu gribi būvēt mājaslapu ar WordPress, tad būs papildus modulis, kas palīdzēs tev saprast, kā uzstādīt WordPress un dažādas tehniskas lietas, kas ar šo saistās, kas varbūt nav citās platformās, jo WordPress ir tāds tehniskāks rīks. Un tāpat būs bonusiņš no mana iepriekšējā online kursu veidošanas kursa, kur atsaucās ļoti cilvēki, viņiem šis likās noderīgi par laika plānošanu un par mērķu uzstādīšanu. Man likās, ka veidojot mājaslapu, tas ir tāds gan liels mērķis un apjomīgs, ka varētu būt cilvēkiem interesanti noskatīties šo plānošanas nodarbību, un tas var palīdzēt. Tā kā tas būs tev bonusiņā. Un ja tu šādi te sareiķinam to visu kopā, Zoom sesiju katru nedēļu gada garumā, un papildus modulīt savu WordPress un plānošanas nodarbību, tas viss kopā galu galā izvēršās diezgan palielā summā, kas tev varētu būt jāmaksā, bet ar šo te kuponiņu tu šo kursu dabū par 156 eiro. Un jā, ko es nepieminēju, kad veidojot šos te dizainu, mēs to darīsim Figmā, līdz ar to tu apgūsi vēl vienu ļoti interesantu dizainu programmu. Ne tā kā pilni tā, ka tu viņu varēsi pēc tam no A līdz Z pārzināt šo programmu, tu viņu apgūsi tādā līmenī, lai tu vari pats sev uztaisīt mājaslapas dizainu un prototipu. Ko nozīmē prototips? Tas ir tā, ka tu uzbūvēsi mājaslapas dizainu tādā līmenī, ka tev būs atsevišķu lapu dizains, starp kuriem tu varēsi ar pogām pārvietoties. Viņi būtībā izskatīsies kā tava mājaslapa, tikai nebūs vēl mājaslapa. Līdz ar to tu varēsi šo te prototipu izmantot testēšanai, kur tu vari, kas būs arī viena no nodarbībām, kas ir svarīgi, ka tu šo te pabeigto prototipu tu vari iztestēt jau uz potenciāliem lietotājiem un veikt kaut kādas izmaiņas, vēl pārbaudot, kā viss strādā, vēl pirms tu esi ticis līdz platformai, jo izmainīt kaut kādas lietas platformā ir daudz grūtāk nekā to izmainīt dizaina programmā. Tā kā pārvilkt pogu citā pusē, vai tur izmainīt bildīti, vai tur pārvilkt sadaļu, tas viss ir ļoti vienkārši izdarāms dizaina programmā. Dažas no tām lietām ir diezgan sarežģīti izdarāmas mājaslapas būvēšanas platformā. Tātad, aizliec sokumu tur, atpakaļ. Tātad, ko tu iegūsi? Iegūsi skaidru, detalizētu plānu, iegūsi izpratni par to, kādas tev ir nepieciešamās funkcijas, izveidos tādu vizuālās identitātes minimumu, izvēlēsies savas krāsas, fontus un, tā teikt, tavu vizuālo tēlu mājaslapai. Būsi izplānojuši šo te savus mājaslapas dizainu, tev būs sagatavoti pārliecinoši teksti, virsraksti, un tu būsi pieņēmis datos balstītu lēmumu, izpētīs lietotāju, un tu varēsi pieņemt lēmumu par to, kāda platforma tev ir vispiemērotākā. Un tev ir atbalsts un konsultācijas 12 mēnešu garumā. Būtībā tu galvā nerēķinās tik ātri, kaut kādi 11-12 eiro mēnesī tu maksā par konsultācijām katru nedēļu, lai tu varētu uzbūvēt savu mājaslapu. Man liekas, diezgan labs piedāvājums, kā tev liekas. Bet šis te kupons strādās līdz 10. decembrim, ja nu kāds vēl skatās ierakstā. Šī te plānošanas nodarbība bez maksas ir šeit beta grupai, kas pēc tam nebūs. Un tie, kas varbūt bija jau iepriekšējā webinārā vai skatījās ierakstu no iepriekšējā webināra, tad viņiem jau cena bija mazāka, jums jau ir mazliet augstāka cena šim kursam, tikai augsts, līdz viņš nonāks līdz finalizētai versijai, kas vairs noteikti nebūs šādā cenā, kā jums viņš šobrīd ir pieejams. Tātad, lūk, jums ir arī solītā dāvaniņa mājaslapas checklists un resursi, ko es iekupēšu jums arī čatiņā. Un, attiecīgi, jautājumu un atbilžu sadaļa.
Tātad varam uzdot jautājumus vai rakstiski vai mutiski, kā nu kuram gribās. Dita saka, vai Dita var padalīties, kas ir tas tavs projektiņš? Man ļoti interesē. Varbūt tu vari ieslēgt mikrofonu, pastāstīt, kas ir tas, ko tu plāno darīt. Tikmēr pārējie varbūt ir kāds jautājums. Vai kaut kas nebija skaidrs, vai kaut kas palika neatbildēts. Vai viss ir pilnīgi skaidrs? Es no visiem vēl nedabūju dzirdēt. Es ļoti gribu no jums dabūt feedbacku, atsauksmīti par šo te webināru. Tādu īsu, kodolīgu, varbūt tās rindkopiņu varat uzrakstīt komentārā, vai jums noderēja tas, ko es stāstīju pirmajā daļā, vai jums tas palīdz, vai kas bija visnoderīgākais. Būtu ļoti forši dzirdēt no jums, vai tas, ko es darīju šodien, vai tas bija vērtīgi. Varbūt varat uzrakstīt komentāriņu, un tad arī šodien beidzam. Numeroloģija, ok. Mēs varam apskatīties, mēs varētu apskatīties. Vismaz es apskatīšos. Specifiski tāpēc, kad domāju, tur ieviest arī kaut kādus kalkulatorus. Izskatās interesanti. Ok. Tikmēr es varu parādīt apmēram, kā izskatās nodarbības. Pārslēgšu ekrānu pareizam. Te ir kursa vide, kur ir visas tēmas un nodarbības. Kāds mums vēl grib pievienoties, es jau beigušos webināru. Ilona, tu mums pieslēdzies jau uz pašām beigām. Mēs jau būtībā beidzam. Līdz to varēs skatīties ierakstu. Jo mēs visi dodamies mājiņām. Jā, piedodiet aizmirstu. Es noteikti nosūtīšu e-pastā ierakstu. Un varēs noskatīties to, ko mēs šodien darījām. Paldies visiem par dalību. Prieks, ka jūs ieradāties, un varbūt ar kādu arī uz tikšanos. Paldies tā visiem!